Tā. Esiet sveicināti Melomanika podkastā numur 4. Un ilgi gaidījāt, bet 3 mēnešus neko nebijām ierakstījuši. Bet te nu mēs esam atpakaļ, jo ir labs iemesls. Tuvojās alternatīvie melomanieki. Un līdz ar to mums ir šovakar viesis. Un tas ir Reinis no alternatīviem melomaniekiem. Viņš veido alternatīvos melomaniekus, arī vada. Un cilvēki viņam nāk klāt un prasa visu laiku. Kad būs? Kad būs vēl? Un ko tu viņiem atbildi? Varbūt kaut kad. Bet pagaidām visu laiku atgriežas pēc tautas pieprasījuma. Un arī nākamnedēļ kopš šī brīža atsākās alternatīvie melomanieki. Un tad mēs domājam, jāstiekās un jāparunā par visām spin-off spēlēm, kas mums kādreiz ir bijušas melomaniekos. Un tādēļ studijā tiem, kas neredz, ir šovakar Māris. Jā, sveiki. Un Undija. Labvakar. Mums ir tāda oficiāls diskusija panelis, ja? Un mani sauc Jānis. Sveiks. Sveiks, Jāni. Ļoti alternatīvi priekš mums podkāsti ir runāt tā oficiāli, ne? Labi, tā arī turpinām. Jā, nu un tad gribam iziet cauri, kas mums tāds ir. Jo mums ir bijušas visādas foršas spin-off spēles. Es nezinu, kā ir latviski spin-off spēles. Atvasinātās spēles. Nē, tas izklausās ārkārtīgi tīzli. Tas izklausās, jā. Franšīzes, nē, tas ir bišķiņ cits. Bet tad es ātri pastāstīšu, kas tās ir. Nu, tātad, protams, pirmie bija alternatīvie melomanieki. Sanslīdes. Mums ir visādas sanslīdes. Jā, sanslīdes. Novirzis. Nē, sanslīdes vienkārši. Perfekti. Jā, alternatīvie melomanieki radās arī kā lieliski ideja, ka varētu minēt tikai smago mūziku, tikai smago žanrus. Nu, un tad mums ir bijuši, pēc tam bija arī... Jā, Tu domā secībā? Es mēģinu atcerēties, bet vienalga. Ja tu saki Bija secībā, Eirovīzija. tad tu man šodien teici, ka arī vasaras melomanieki, kas bija Citi, spin-offs. Covidā. Tie bija pirmie, jā. Covidā mēs varējām vasarā spēlēt beidzot, un tad uztaisījām vasaras spēli, kur bija tikai vasaras jautājumi. Tas negāja kopvērtējumā. 4 baltos kreklos. Patiesībā tur nebija tikai vasaras jautājumi, bet dažas tur bija tēmas bija tēmas. vasaras, tāpēc es šito īsti negribu pieskaitīt. Labi, tad to mēs neskaitam. tāds Tie bija eksperiments, pirmie lai ne- šļupsti. Jā. Bet pēc tam bija Eirovīzijas spēle, bija nākamā. Vai Vai Praida? Praida spēle. Viena no tām abām. Nu, Tas lūk, bija- es jums varu precīzi pateikt. aiziet. Jā, Māri, lūdzu datus. Varbūt tam Reinis mums tas precīzi vajag. atcerās, kad alternatīva sākās 23. gadā, bet kad tas bija? Tas bija gada sākumā, laikam, jā? Pirmie alternatīvie melomanieki bija Covid laikā online spēle. Jā, nu, online spēles arī ir mūsu Sanslīde. Bet tie bija arī pirmie īstie alternatīvie melomanieki, kad bija tavas īstās spēles Covid laikā. Jā. Tad mums divas bija alternatīvas. Divas bija alternatīvās, katru gadu, man liekas, pat divos dažādos gados. Es atceros, ka mans mērķis bija atbildēt visu sliktāk. Un man ir screenshoti vēl joprojām datorā. Es nesen gāju cauri saviem screenshotiem, ka mēs mēģinām atbildēt uz katru jautājumu visu sliktāk. Nevis būt visaugstāk, bet būt tā kā viszemāk. Man izdevās Es rītīgi. dzirdēju, ka ir bijušas sacensības arī starp cilvēkiem, kurš būs, un tas bija ārkārtīgi grūti, kad vairāki mēģina būt pēdējie. Jā, Tā tas kā- nav viegli. Bet vai kaut kādas arī zināšanas, lai tur nostrāpītu? Tur jau Jā, paliek. tieši tā. Reizēm sanāk, un reizēm ir nē. iespēja, ka tu trāpīsi visu laiku uz nepareizā. Visforšāk ir tad, ja tu zini to jautājumu, tad ir vislabāk. Jā, Bet, jā. Nu, un tā tad pēc tam, Tā tad, jā, un tad pirmie, laikam, tad bija alternatīvie vai nebija? Es nezinu, Manuprāt, jā. kurā brīdī mums sākām. Bija gada sākumā. Gada sākumā, tad Jā. tas bija tāds pirmais īstais spin-offs, kas mums bija, kas bija kā atsevišķa spēle, kas negāja īstajā melomanieka kopvērtējumā. Es saprotu, man vēl cilvēki jautāja, vai šis arī ies kopvērtējumā? Nē, tas negāja kopvērtējumā. Nu jā, tie bija pirmie, mēs, protams, pastāstīsim pēc tam sīkāk, bet varam ātri iziet cauri. Tad 23. gada maijā mums bija arī Praida melomanieka viena spēle, kur, laikam, ka es taisīju jautājumus. Mārs taisīja jautājumus, bet spēles bija vairākas. Jā. Bija uz to Praida nedēļu, bija mūs uzaicināja, vai mēs vēlamies piedalīties. Un toreiz bija arī tas pašais sauklis, mātei Latvijai visi bērni mīļi, un tas viss kopā bija tik pozitīvi, ka mēs noteikti piekritām. Bija ļoti jautra spēle. Skapī viņa notika, un pēc tam atkal bija vēl atkārtojums šajā pašai spēlē. Rudenī, manuprāt, pat 2 reizes. Bet tālāk. Jā, tālāk. Un tā paša gada beigās mums bija īpašā Taylor Swift spēle, ko Undija noteikti vislabāk var izstāstīt. Mums bija 3 grupās, un tur diezgan ātri aizpildījās.
Undija veido šo spēli, arī vadīja, ne? Jā. Un tad tālāk bija... Tālāk, 24. Tad gadā ir mums bija Eirovīzijas spēle, arī 2 grupās mēs spēlējām. Tikai 2 vai 3 tomēr. Man ir rakstīts, ka 2. Es Divās, nezinu, varbūt man bija kaut liekas. kāda neoficiālā, kas nav ierakstīta mūsu Excelī. Nē, 2 grupas bija. divas. Es atceros, mēs 2 vakarus pavadījām kopā ar Tomu Akmens kapī. Jā, Bija sveiks, ļoti Tom. jautri. Čau, Tom. Čau, Tom. Jā, tur gatavoja jautājumus, manuprāt, Toms, bet es laikam taisīju prezentācijas. Bet kamēr es atceros, tas bija ļoti ārkārtīgi interesanti, jo viņi notika vienlaicīgi ar alternatīviem melomanikiem. Blakus. Blakus. Bet arī tev ar sirds spēli notika. Arī reizē. mēs ar Reini mācām paralēli. Paralēli viņi gāja Tur vairākas spēles ir paralēli notikušas, jā. Jā. Galvenais, lai žetoni pietiek. Tas, man liekas, tā ir bijusi mana lielā baža. Jā, jo es atceros, ka man beidzās Taylors spēle, un es gāju pie jums blakus. Es iegāju ciemos. Aizņemties Es atceros, žetonus? ka mani komandas biedri mocījās tur, un es iegāju, un es tā, kā jums iet, un es biju rītīgi pacelēta un priecīga. Viņi tā, mums iet ļoti slikti. Smagi. Tā arī bija, ka tur bija tāda rozā atmosfēra, visi priecīgi, un alternatīvā bija tāda drūmā Tā stūra vienmēr ir, atmosfēra. Jā, jā. tur melnbalts viss. Okay. Tā bildēs izskatās, ka tur viss ir melnbalts, jā. Es pats neesmu bijis nereizi. Man nav uzaicinājis neviens savā komandā. Jā, viņam ir komanda, ko viņš te neuzaicina. Es nezinu, kāpēc viņš man neaicina. Tāpēc, ka tu netiec, tad, kad es tieku, jo mēs jā. vadām spēles visu laiku. Nu jā, tā laikam ir spēles ir nedēļas sākumā tieši. Nu, labi. Pārklājas, jā. Nu jā, un tad, ja mēs ātri tādu mazo ekskursu pabeidzam, tad pagaidām pēdējais spin-offs, kas mums ir bijis, bija šogad aprīlī hip-hopa melomanieki, kur mums arī uzrunāja melomanieku spēlētāji, ka viņi vēlas izveidot, izmēģināt. Tur mēs paši netaisījām, arī viņiem bija redakcionālā neatkarība, un tad 3 grupas izspēlēja, un laikam, ka viss bija ļoti labi un forši, vai ne? Jā. Jā. Nu jā, tas tā chronoloģiski. Jā. Nu, bet sākām mēs ar alternatīviem melomaniekiem. Varbūt tad, Reini, kāda vispār tā ideja radās? Vai, daudz zina, noteikti ir ievērojuši Reini, viņš arī spēlē pats melomaniekus, man liekas, jau daudz gadus pastāst savu vēsturi. Jā, sāku spēlēt es pats kādus pāris vai gadu vai 2 pirms Covid. Bet dažreiz es esmu spēlējis arī tā kā. Es biju metālus rezervists pāris reizes, jā, viesmākslinieks. Un vēlāk izveidoju pats savu komandu, jā. Kā jau daudz droši vien tā dara, kad sākumā pieslēdzās kādai citai komandai un pēc tam spēlēju ar savu komandu. Bet tas notika tāpēc, ka es jau tevi pazinu sen pirms tam caur Alternatīvu LV. Mēs bijām uz Brutālu Asaltu kopā. Festivāli ir bijuši. Jā, un tad, jā, zināju, ka tāda spēle notiek un pieslēdzos. Un kāpēc Alternatīvie? Jo, jā, nu, Covid laikā parādījās ideja, ka mēs varam izveidot spēli. Pareizi, jā. To es Un, jā, spēlējām Covid laikā, bija interesanti un veidot tos jautājumus. Un tad, kad atkal bija iespēja dzīvajā spēlēt, tad uztaisījām arī īsto spēli. Jā, un toreiz bija arī, mēs domājām, nu labi, būs 1 diena, nu varbūt 2, nu tā ļoti pieticīgi, jo tās atsauksmes online spēlēs bija tāds drausmas, kas tas ir, ja tur visi spēlē. Un tad beigās, man liekas, ka tas bija arī līdz šim tāda super veiksmīgākā spēle, ka uzreiz pie pirmās pieteikšanās mēs aizpildījām 4 grupas. Jā, sākāmies ar 1 dienu. Jā, bija doma, ka būs 1 diena, un ja paveiksies, tad 2. Cik nemierā varēja būt komandas? Nemērā maksimums 8 bija. Ja ļoti labi grib, tad 9. Varbūt kādreiz ielīt 9, tad bija letas, kas... Otrā galā tieši man aiz muguras, jā. Es skatos, ka pirmajā sezonā, kas bija 23. gadā, izspēlēja 39 komandas alternatīvos. Tajās 3 kārtās, kas bija. Tas ir ļoti, ļoti labi. Ļoti daudz. 4 noteikti. 4, jā? 39 komandas 3 kārtās, man liekas, neielēja. Nē, es domāju, ka kopā, 3 kārtas. visās spēlēs. Katrā 4 grupas, katrā 4 kārtā. grupas, Jā, iespējīgi. Nu jā, tur bija arī interesanti. Es pats aizgāju pirmo spēli, paskatīties ar domu, ja palīdzēt kaut ko Rēnim vajadzēs. Un šī bija man izrādījās vienīgā iespēja pašam spēlēt melomaniekus. Rēnis veidoja jautājumus, un tad mēs tur ar draugiem pieslēdzāmies. Sākumā domāju, vienkārši pasēdēšu pie bāra, paskatīšos. Un tad iedeva Rēnis mums lapiņas. Un mēs sākām spēlēt. Man liekas, ka neesam izlaiduši nevienu spēli. Es gaidu ar nepacietību arī šo, ja es atkal piedalīšos. Un ar kādiem rezultātiem? Mēs nekad neesam fotografējušies. Vainīgiem. Bet esam bijuši tuvu. Es teiktu, ka jums to Māri vajag komandā. Varbūt viņš jums var bišķiņ palīdzēt kaut ko. Nu jā, jo tur arī nav pastāst par to saturu, vai tur ir tikai metāls smagais. Nē, protams, ka nē. Tas viens no populārākajiem gan lielajās spēlēs, gan mums arī parādās, ka tad ir tas taču nav metāls. Es no populārākiem teicieniem, tas ir pat uz krekla uzdrukāts. Bet, protams, nav tikai metāls, ir visādi dažādi alternatīvās mūzikas žanri. To jēdzienu
Mēs esam tur mēģinājuši. Kas ir alternatīvā mūzika? Par to nav vērts vispār runāt. Atsevišķs podkāsts 3 stundām, gaidiet sounds līdzi šim podkāstam. Dažādi izšķidāt, jā, bet, protams, tur viss, ko tu var iedomāties. Nav. Vai tu vari pateikt, kas varētu būt vieglākā mūzika, kas tur ir? Ir bijuši indija, visādi, padomāju, vieglākā. Kaut kāds pop-punks varbūt vai kaut kāds. Pop-punks pat ir. Zini, kas bija? Ir Counting Crows bijuši, piemēram, ir bijuši. Ir bijušas reizes, kur ir metāla cover pop dziesmām, un ja tu nezini pop mūziku vispār, tad ir absolūti neiespējami atbildēt uz šiem jautājumiem. Es atceros, ka es savā komandā toreiz paspīdēju. Es biju ļoti, ļoti lepna ar savām pop zināšanām. Jo man tie jautājumi bija visi tā kā 10 punktu vērtībā, bet viņi vienkārši sēdēja izmisuši un tā kā, kas tas ir? Kā es teiktu, tas ir vieglākais. Tas ir bijis reti, kad ir jāzina pop izpildītājs pārsvarā ir otrā virzienā. Kas ir vieglākais, ko mēs varam atrast, ko Bjorku terētu? Bjork, man liekas, arī kaut kāds Susdungo vai kaut kas tāds. Susdungo taču ir bijis. Tas ir alternatīva, bet tas nav obligāti smagi, jā. Nē, parasti tur aiziet arī uz vieglāko. Bet idejas kopumā, man liekas, ka tomēr tā ir ļoti smagā tā mūzika, jāzina. Ir bijis grindcore, ir bijis black metals un ir bijis viss, kas no tā gala arī. Man ļoti interesē, es pats veidoju parastās melomanieku spēles, man interesē, kā tu veido šīs alternatīvās spēles, kā tu atlasi tēmas, dziesmas. Vai tu ir kaut kāds saraksts ar dziesmām, kuras tu vēlies iekļaut, vai no otra gala tu sāc ar tēmām? Parasti es sāku ar tēmām. Tur arī vienmēr ir tas jautājums, cik ļoti mana paša gauma ietekmē to, kas ir salikts spēlē. Es cenšos ielikt arī tādu, ko es pats nezinātu spēlē. Piemēram, ja es spēlētu pats to spēli, tad es neatbildētu uz to jautājumu. Bet pārsvarā tas ir... Es nezinu, es varbūt varu atklāt, piemēram, es nezinu, tiem, kas klausīsies podkastus, varbūt būs mājienas nākamajām spēlēm, bet tur mēdz parādīties lietas, kas kaut kādā brīdī ir bijušas aktuālas Latvijai, vai tie būs kaut kādi koncerti, kas nesen ir bijuši, vai vēl būs, vai arī kaut kādā veidā saistīti ar vecākiem Latvijas festivāliem, kaut kādi headlineri vai tādas lietas, kam ir bijusi saistība ar Latviju. Un tad tās grupas mēdz parādīties. Nav obligāti tā kā nesen aktuāls, bet arī senāk aktuāls. Jā, man liekas, ka tur vajag arī just to nervu, kāpēc mēs taisam parastajos melomaniekos tur metāla tēmas un tam līdzīgi. Man liekas, ka tur vajag būt bišķiņi iekšā, lai tu tā kā justu, kas, tāpat kā, kas latviešiem interesētu vispār, kas mums ir gājis garām, kam ir miljoniem klausījumu, bet kas te vispār nav tā kā izķēries. Un to vajag, man liekas, saprast, un tas ir tas iemesls arī, kāpēc mēs aicinām Rēnu taisīt spēli, nevis paši taisījām, jo tur vajag bišķiņi dziļāk, jo man liekas, ka Rēnis ir arī tas, ko esmu redzējis, kurš iet uz visiem koncertiem. Vairs jau uz visiem vairs ne. Bet arī pašā pirmajā spēlē es šur tur aizšāvu greizi, lielāku 30 punktu jautājumu to, kas būtu sapnis. Bet... Vecā labā kļūda. Tipiski. Bet tāpēc man likās ļoti zinās, bet ar laiku jau piešāvās arī saprat, ko komanda zina un ko nezina. Un tur arī bija tas gadījums, ka, protams, piesakās jau ne tikai tie, kas ir ļoti dziļi tajā visā alternatīvajā mūzikā. Pieskās arī komandas, kas spēlē lielos melomaniekus. Saprotu, tā mēs arī lielie melomanieki un mazie melomanieki, vai es nezinu, kā mēs esam. Normālie un nenormālie melomanieki. Ne, ir parastie un alternatīvie. Parastie un alternatīvie. Normālie un nenormālie izklausās labi. Jā, bet tā atlasa, protams, tur visādi gadu topi arī parādās un aktuālās, tur, ko man Spotify pēkšņi parāda kaut kas interesants. Ja es arī klausos kaut kādu savu Discovery, un tas, ko mēs ar Māri cīnāmies, vai mūzika ir beigusies, vai viss ir jau noskanējis? Tagad bija tās 5 spēles pēc kārtas vienā pusgadā, tad man uz beigām likās, ka mūzika beigusies, bet es pats vienkārši biju izsūcis tā brīža to, ko es meklēju. Tagad, kad ir tās ilgākas pauzes starp spēlēm, tad ir vieglāk to spēlē sataisīt. Tā ir. Visgrūtāk, man liekas, man ir ar 30 punktu jautājumiem, jo tādu, ko tur ļoti bieži nāk, kad atkārtojas varbūt kaut kādas grupas vai... Alternatīvajos daudz ņem 30 punktu jautājums? Arī kā kurā spēlē, es domāju, līdzīgi kā ar lielajiem. Stiprās komandas parasti neņem. Jā. Tā. Tie, kas ir pārliecināti, ka viņi zina, tie viņam lielos punktus parasti. Kāds ir tavs vērtējums, kā ir melomaniekos, jo mums arī ir metāla tēmas redzēm? Es neesmu baigais speciālists. Es zinu kaut kādus, protams, populārākos metāla māksliniekus, esmu kaut ko klausījies, bet es galīgi neesmu metālists. Vai baigi bieži mēs nošaujam garām, vai kā tev liekas? Pārsvarā ir ok, tas ir dažreiz tās grūtības pakāpes arī tādas, kas liekas, ka ļoti, ļoti grūti. Jā.
Es atzīšos, ir reizes, kad es pats nezinu. Arī. Tad, kad tu spēlē, tad vienmēr man vajag interesanti paskatīties tavu reakciju, vai tu atpazīsti vai nē. Pēdējā spēle bija ļoti smieklīga. Kārt ir beigusies? Jā, tad es varu runāt par... Pēdējā spēle bija ļoti smieklīga. Es nezināju metāla 50 punktu jautājumu, bet pirms tam bija Dillingeri, kas arī, man liekas, bija grūts jautājums, bet, man kā... Bet treneris pienāca pie manis pēc spēles un rādīja man death plati, un viņš tā pasties, kas man ir. Mēs nezinājām 50. Skanēja death metāla klasika death, respektīvi, un tev bija plati tieši tajā dienā līdzi, bet neatpazīst. Tas tev pavajās kādu laiku, un tad pārdzīvos. Būs labi. Visu nevar zināt. Tas normāli, tas tā kā Ken Lee komanda pilnīgi katru reizi neatšķir, kas izpilda Ken Lee, jo mēs dažreiz prasām to oriģinālu, dažreiz covers, un viņi katreiz šauj uz otru. Tas ir normāli. Bet ar citu arī mēs Olgas jautājumu nezinājām. Jūs esat metāla un Olgas speciālisti. Tāpēc nevajag komandām likt tos nosaukumus, kas ir saistīti ar mūziķiem, citādi var sanākt liels kauns. Miks Šņukurs neatšķīra Miku Dukuru. Mums bija kaut kāds vairāks par tās Bon Jovi komandas Borjomi. Arī nezinu. Tie neatpazina Bon Jovi, protams. Mēs, protams, vajag uzreiz skatāmies, kā viņi reaģēs. Jā. Mēs vēl viņiem tādu... Viņi nesaprot, kāpēc. Jā. Mans mīļākais notikums alternatīvos melomaniekos, jo tas spēles arī bija ļoti tādas kā balītes, vairāk pat kā mūsējās, bija iekrita viens datums Halloweenā. Jā, tā bija ļoti kaut kādā sezonā, un mēs tā runājam, Halloweens, vajag forši, vajag uztaisīt kaut kādu īpašu akciju. Un Nemieris toreiz izdekorēja visu ar svecēm, tur bija, vai nevis Nemieris, bet mēs, vai kā tur bija. Tas nebija īpaši tam pasākumam, bet viņi pirms tam bija izdekorējuši, bet tās dekorācijas viņi neņēma vēl nost. Kaut kas tāds tur laikam bija. Un tad bija akcija Nāc korpspeintā, ja vari, ja uzdrīksties. Un ar tādu domu, cerams, ka daudz atnāks, bet tu jau nezini, cik cilvēki pavilksies ar šo ideju. Un tā bija tiešām super spēle, jo visi bija arī ļoti, ļoti uzvilkušies uz to, jo daudz atnāca. Man liekas, mums ir tā kobilde, tur kādi 10 cilvēki. Jā, bija diezgan pilnā tajā sejas krāsojumā. Dažādos... video varam ielikt bildi, parādīsim. Jā. Ir tā kobilde. Un pats labākais bija, ka Reinis vadīja spēli pilnā. Tikai sejā. Kā ir vadīt spēli. Tā bija viena spēle, tas bija ekskluzīvi. Es stundu pirms tam, stundas laikā vēl visu make-up man lika diezgan nopietni. Vadīt jau var, tas saka, tu jau pats neredzi to korpspēju. Jā, tev netrauc. Jā, bet tur svīd acīs krāsa vienu brīdi. Es nezinu, kā tie mūziķi, kas uzstājās tā. Varbūt kādas speciālākas krāsas par tām, ko es liku. Šogad es gāju uz Mākslas akadēmijas karnevālu ar nokrāsot seju pilnībā, un es pirku speciālas krāsas. Es nezinu, kādām tev krāsoja, bet es nopirku speciālas sejas apgleznošanas krāsas, lai veiktu Pīta Mondriāna mākslas sejas. Tas arī bija kaut kādas tādas, bet viņi jūta vienu brīdi, kad tā krāsa pēc viņiem nāk no. Es tev nākamreiz aizdošu savējās, jo es izturēju visu karnevālu bez krāsas noiešanas. Nākamreiz tas ir nākamnedēļ, tad jātaisa. Jā, mēs varam satikties. Mēs varam iet pa ceļam uz mājām kopā. Es tev iedošu savu komplektiņu. Ir Halloweens. Jā, bet spēle nav piekdienā. Nav tieši tajā datumā, jā. Bet ļoti labi ir iekritis tas tā speciāli, ka tieši tajā nedēļā. Man liekas, ka ļoti tam. Mēs speciāli tā neplānojām. Mēs speciāli neplānojām, bet tas drūmais laiks ir tumšais. Metālisti izlien ārā no. Jā. Un tā Halloween spēle arī bija pati smagākā. Tas bija speciāli uz to laiku. Tā visa kārta bija smagākais, ko es varēju salikt. Tur popanks nebija. Tagad arī Nemierā bija tā diezgan, kā teikt, kompakti. Jā. Tur tā kā bija jāspiežot cilvēkiem. Tur bija 4 cilvēku komandā. Tagad mēs esam pārgājuši uz atmodu. Paldies viņiem, ka mūs uzņem tur. Jā, super. Tur sakrīt viss. Tur var vairāk cilvēku spēlēt, vairāk komandas vienā dienā. Nav jāatstāja kāds aiz borta. Un tagad mums ir, es tā pirmo reizi nopublicēju, ka mums ir sold out. Jo tā, lielajos melomaniekos nekad nav bijis, ka visa kārta pirms kārtas jau ir pilna. Un tagad pirmo reizi mums ir alternatīvie. Tā kā nedēļa pirms, visas vietas ir aizņemtas, norezervētas, tā kā var tikai pieteikties rindā. Tāds lūk arī cilvēku vērtējums par pasākumu, ka viņi atgriežas. Skaisti. Jā. Labi. Tev spēle jau gatava?
Jā, lielākoties jā. Vai visu nedēļas nogali vēl Nē. Šis tas vēl jākoriģē, bet jābūt jā. Nu, labi. Tev jānodod sveicieni Inesai. Ines, tev turpinās skaitīt punktus? Nē, Ines man neskaitīs punktus šoreiz. Bet tev jānodod sveicieni Inesai. Ines mums ir ieviesusi mūsu variantu uzskaitē inovāciju. Bija viena spēle, kur Ines nāca skaitīt punktus, un viņi izdomāja, ka vajag citādāk uzskaitīt, kur varianti ir izgājuši, un tas ir iegājies. Tā kā tu viņai aizsūti sveicienus no mums. Es pateikšu, lai viņi noklausās šo arī. Jā, lai viņi noklausās šo podcastu epizodi. Sveicieni, Ines. Viņi arī palīdzēs bieži vadīt ir spēles, kad kāds no mums netiek parastajos melomaniekos. Normālajos. Jā. Bet es tā skatos, ka lielākā daļa no komandām ir, spēlē arī parastos melomaniekus, bet ir arī atsevišķi tādi, kas spēlē tikai alternatīvos, vai ne? Jā, un ir arī tādas komandas, kas maina, kas ir tā pati komanda, kas ir lielajos melomaniekos, bet uz alternatīviem arī ar citu nosaukumu. Jā, kādas miksētās komandas tur ir. Kā bija? Softmosh Chidmaruns bija. Jā. Lieliski. Brīnišķīgs mashups. Jā, tāda arī mēdz būt. Varbūt var pastāstīt, kāds ir tagad plāns, vai būs tikai šī viena kārta, vai plāno kaut ko tālāk? Mums ir iegājies tā, ka ir reizi pusgadā spēle. Tas nav kā tā nav sezona, bet tāds one-offs. Nav čempionāta kopā. Nav čempionāta, nē. Jā, tā alternatīvāk. Jā, tā kā vajag intensīvi man sanāca. Svarīgākais ir pati pieredze, nevis kaut kādi punkti. Jā, tad arī cilvēki gaida un ilgojās. Jā. Un viena sezona tāda bija ar 5 spēlēm. Tur viņi noskaidrojām to spēcīgāko komandu. Kas man liekas bija tā pati, kas ir jums spēcīgākā. Jā, varētu būt. Tur arī bija kaut kāds apvienojums. Tur bija apvienojums no divām komandām, bet tāpat tās, jā. Jā, priekš kam? Es tagad lielajiem melomaniekiem arī jāņem nost. Noskaidrojot stiprāko kutru vairs. Jā, cik? Vienkārši katru mēnesi vienkārši random spēle, bez kopērtējiem. Es gribu tas spēlē. Tad mēs varētu arī eksperimentēt. Katra spēle būtu pilnīgi kaut kādā citā tēmā un mums nebūtu svarīgi. Var neskaidīt punktus, nedot variantus, vienkārši priekam. Nokrist atpakaļ uz 7 komandām vispār būtu jauki. Nebūtu jāiespringst. Tad, jā, un tad, ejot tālāk par tām spēlēm, tad chronoloģiski. Bija Praida spēle? Bija Praida spēle, jā. Tā es gatavoju jautājumus. Jā. Interesanti pieredze. Pēc tam man tie spēlētāji teica, var redzēt, ka tos jautājumus gatavojuši tik streit cilvēki, cik ir iespējams. Kaut kā mēs ļoti centām. Mēs tiešām centāmies. Jā, Māris taisīja, meklējas ar kaut ko tur domāju, bet kopumā viņi bija ļoti vispriecīgi. Tur arī bija. Jā, tur bija laba atmosfēra. Jā. Spēlēju šo spēli? Jā, es spēlēju. Bija ļoti laba atmosfēra, visi cilvēki bija priecīgi. Man liekas, tajā komunā vienkārši ir priecīgi cilvēki. Jā, tie bija svētki. Šeit arī bija tajā spēlē. Es nesaku, kurā komandā es spēlēju. Metalus arī spēlēju, starp citu. Jā. Kā jums gāja? Es tikai ēdu tur skodas. Tur pat bija interesanti, ka tur puse, man liekas, bija no melomaniekiem, puse bija no komunas, un tad bija baigi tā interesantā. Visi super draudzīgi, visi priecīgi. Tur bija arī roks, piemēram. Tādas, ko tu varētu labi zināt. Tas bija jau sen pirms vairāk. Tur bija arī sākās, alternatīvās arī bija visādi smieklīgi komandu nosaukumi tādi uz metāla pusi, bet šeit sākās, ka ļoti interesanti tādi komandu nosaukumi tieši pielāgot spēlē. Spēles nošaimoja, ka mums nav kāds interesants nosaukums, bet mēs tur vispār knapi pēdējā brīdī ieskrējām, mums nebija laika neko pārveidot. Bet, jā. Kāds atcerās? Es atceros, jā. Piemēram. Atceros. A Gay to Remember. Tas labāk patika. A Gay to Remember. Es atceros ļoti labi, ka ir mūsu tā komanda, kas saucās Stress Depressed Not Impressed, un šajā spēlē viņi saucās Stress Depressed Nacionālās apvienības Oppressed. Jā, tas ļoti labi. Ļoti kvalitatīvs. Tas ir mans. Nu jā. Šo spēli mēs uztaisījām, jo mūs vienkārši uzrunāja un pajautāja, vai mēs nevaram uztaisīt. Mūs uzaicinājās svētkiem, mēs piedalījāmies un viss bija forši, sadraudzējāmies ar Skapi, un viņi mums pēc tam aicināja vēl taisīt spēles, un mēs taisījām arī tur Eirovīzijas spēles, starp citu. Jā. Un Eirovīzijas spēli es visu laiku domāju, ka mums vajadzētu vēl kādreiz uztaisīt, jo atsauksmes bija ļoti labas, bet mēs tikai 2 dienas pielasījām ar komandām, jo tik daudz cilvēku tomēr nemīl Eirovīziju. Un otra lieta ir tāda, ka ir Latvijā tādi pāris cilvēki, kas var atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem pareizi spēlē. Tā kā no 60, 70 jautājumiem.
tieši tāpēc mēs rīkojāmies proaktīvi un uzaicinājām jautājumus taisīt lielākajiem ekspertam vai pašpasludinātajiem, vai tiešām lielākajiem, es nezinu, bet viņš zina ļoti daudz. Tomam Akmenim sveiciens. Jā, un tos jautājumus taisīja Toms Akmenis, lai atkal nebūtu tādas atsauksmes, kāpēc Pride spēles. Un Toms arī skaitīja punktus tajā spēlē. Toms tomēr ir ar ļoti matemātiskām smadzenēm. Viņš ļoti gudrs, ļoti zinošs, arī ar cipariem labi orientējies un operē. Un viņš skaitīja punktus, viņam tā bija jauna pieredze. Viņam labi sanāca. Jā. Vispār viss ļoti labi sanāca, visiem bija labs atsauksmes, gan tiem, kas atbildēja visu pareizi. Bija arī tādi, Tur bija, man liekas, vairākas komandas. Tur bija Edgara Bāliņa. Bāliņš jau arī zina, gan viņš vēl bija apvienojies ar Pabērs no radio, vēl turklāt vienā komandā. Vispār viņi varēja tas nav godīgi. Jā. Bet, kas bija ļoti interesanti, pēc tās spēles pienāca klāt viens Džeks, un viņš teica, var just, ka to spēli taisīja Toms, jo tomēr Toma Gaume nāk ārā. Un tad es domāju, būtu interesanti nākamajā reizē uzaicināt kādu citu no tiem ekspertiem lielajiem taisīt spēli, jo tad bišķiņ cita Gaume būtu. Noteikti. Vienkārši Toms varētu uzspēlēt. Toms ir mūsu spēlētājs. Mēs jau nevaram aicināt cilvēku, kas nepiedalās. Bāliņam noteikti nebūtu laika taisīt. Tur jāspēlē. Bāliņš jau piedalās pie mums, bet jā, bet viņš noteikti nepiekrist. Viņam jāraksta savi podkāsti. Tieši tā. Pareizi. Un tad tā Eirovīzijas spēle arī bija kolosāla, man liekas. Jā, tur bija ļoti laba atmosfēra. Jo es tur nebiju. Jā, tā bija ļoti, ļoti jautra spēle. Tur bija arī, es atceros, ka mums izslēdzās ekrāns, piemēram, tā kā, tur man patīk ļoti, ka ir kaut kāda tehniskā izaicinājuma, jo tad man vismaz ir ko atcerēties pēc tam. Jā, tajā brīdī tev droši vien nepatīk, vai ne? Nē, es stāvēju priekšā un vienkārši parādījās uz ekrāna. Ekrāns izslēgsies pēc 30 sekundēm, ja netiks piespiest kaut kāda poga. Un visa tā zāle ir aizturēta elpa, vienkārši skatās uz to ekrānu un viss tā, kas tagad notiks, un visi pēkšņi meklē kaut kādu pulti, bet nekādas pults nav. Tad mums tur notika restarts, bet kaut kā mēs tikām galā. Es biju gatava vienā brīdī pabeigt to spēli ar izslēgtu ekrānus. Tad pienāk tas brīdis, kurā tu pieņem lēmumu, vai tu risini problēmu, vai tu nerisini un ej tālāk. Skatos, te arī bija daži interesanti nosaukumi, piemēram, Banjo Laura Risotto. Jā. Tas labs salikums. We are Vision. Mēs esam vīzija, bet labi skan. Balkānu mitrājs, protams, atsaucas. Balkānu mafiju. Jā. Tas tie tādi interesantākie, kas uzreiz iekrīt acīs. Jā, viņi bija maleči taisot nosaukums. Un dziedot līdzi. Tā bija tāda laba balīte. Jā, Eirovīzijas fani noteikti vienmēr ļoti tāda ekspresīva, priecīga, un tāpēc noteikti bija laba balīte. Jā. Un tad mēs varbūt varam pārēt uz vēl vienu spēli, kur visi noteikti ļoti dziedāja līdzi. Tā bija diezgan laba balīte. Taylor Swiftas spēle, kas bija 23. gada decembrī, kur bija 3 pilnas grupas, laikam, jā? Jep. Undija, droši vien var labāk pastāstīt, jo tu veidoji šo spēli. Jā. Es aizgāju pie Jāņa, un es teicu, man liekas, ka ir brīdis, ka ir tā kā momentums iestājies, un ka ir jāpamēģina uztaisīt Tayloras spēli. Man liekas, ka tur ir ritīgi biznesa iespēja, ka viņu vajag paņemt un izmantot, jo tas Swiftiju daudzums ir milzīgs. Plus tie cilvēki ir ļoti, ļoti kaislīgi zinātāji, bet viņi tā kā īpaši uz āru, viņi tā kā nestaigā publikā un nekur mēs viņus it kā neredzam. Tad, kad viņi savācās vienā telpā, tad tur ir tāda enerģijas eksplozija. Tas arī tas, kas notika tajā spēlē. Viņi ir kaut kur starp mums, bet mēs to nezinām. Jā, mēs lielākoties nezinām. Es esmu piedzīvojis 3 reizes skaistas būšanas starp Swiftiem. Vienu reizi Taylors spēlēs, kas bija tiešām svētki. Vienu reizi, pāris reizes, kad ir notikušas Taylors balītes, kur skan tikai Taylors mūzika. Un 3. reizi kinoteātrī, kad ir bijuši specifiskie Taylors pasākumi. Tas ir 3 nozīmīgas reizes Latvijā, kur tu redzi, tie visi cilvēki sanāk kopā un tur notiek. Tas tā kā, ka pa ielu tu neredz metālistus, ka viņi iet, un tad pēkšņi tu nonāc kaut kādā klubā un visi ir saģērbušies un visiem ir make-ups. Un tu saproti, ka mēs īstenībā esam, bet tad visi iziet no turienes un visi izšķīst atkal pa savām vietiņām. Man liekas, tā bija arī Taylors spēlē. Bet jā, tie bija skaisti svētki. Tur arī bija interesanti nosaukumi komandām, vai ne? Jā, lūdzu atgādini kaut ko. Atsaucās uz dažādām dziesmām. Labi izklausās, man liekas, gan tie, kas ir tulkojumi vienkārši latviski. Tur problēmas ar vīnu ir, piemēram. Tev vajag nomierināties arī. Sapratu, viņi spēlē alternatīvos. Cik viņi spēlēs tagad alternatīvos? Redzi, pasties, viņiem tur ir overlaps šīm interesēm alternatīvie un arī tur ir viena diagramma un viss saka. Jā, un viņi tur. Tad bija arī tādi provokātori nosaukumi, piemēram, Kanye West.
Jā, tā ir komanda, kuras spēlē Melomaniakus. Es neteikšu, kur komanda, lai varbūt viņi negrib būt zināmi šobrīd. Bet viņi dabūja lielu bujināšanu spēles sākumā, bet viņi tomēr nenomainīja savu nosaukumu. Viņi izturēja savu nostāju. Viņi ar šo nosaukumu bija atnākuši. Viņiem arī diezgan labi gāja vispār. Tur izrādās, ka tur bija kaut kādi slēptie Taylors fani īstenībā, kas maskējās aiz šī Kanjas vārda. Tā bija. Var redzēt Instagramā highlightos Taylors spēles dziedāšanu līdzi. Izskatās ļoti episki. Jā. Tam nav ko darīt, var paskatīties. Jā. Es tur biju tikai kā skatītājs. Tu biji tikai kas? Jā. Kā tev izskatījās? Es neesmu dzirdējis, ka tik skaļi dzied līdz, man liekas. Jā. Bet metāla koncertos, ja? Tur bija cilvēki gatavi dziedāt All Too Well 10 minūšu versiju. Tas bija brīnišķīgi. Man liekas, kopumā tur bija sanākuši tātad fani. Viņi baudīja spēli, viņi visam dziedāja līdzi. Visiem viss patika. Tā kā visi bija ļoti, ļoti priecīgi. Un man liekas, forši arī tas, ka skapis ļoti ietilpīga vieta. Tur varēja, man liekas, viņi paņemt pretī, bet kaut kāds 17 komandas vienā vakarā. Un bija tā, ka bija pieteikušās arī ļoti daudz komandas. Tur bija daudz svaigu spēlētāju, kur nekad nebija spēlējuši. Un tad dažas komandas pēdējā brīdī atkrita. Bet manam kompanionam Jānim Vīksnem, kurš skaitīja punktus, skaitīt 14 komandām punktus, bija diezgan izaicinoši tajos vakaros. Viņš bija tāds... tur bija ko raut. Es pareizi saprotu, tur bija arī ļoti daudz pareizu atbildi, kāpēc jūs jāskaita. Jā, tas ir tā, ka tu saņem lapiņu un nevis tev ir no 7 atbildēm 3 pareizas, bet ir 50 sapņi arī viņi zina, vēl plus 10 jautājumu viņi zina, un tu vienkārši stāvi izmisumā. Un es domāju, cik lēni es varu stāstīt pareizās atbildes, lai Jānis var paspēt saskaitīt punktus. Jo... Tur bija droši vien arī komandas, kas zināja pilnīgi visu, vai ne? Jā. Bija viena komanda noteikti, es atceros, kur zināja pilnīgi visu. Varbūt bija vairākas, kuras zināja pilnīgi visu, bet jā, tur bija rītīgi eksperti. Tu vispār varēji uztaisīt grūtāk, jo tev ir visa tā diskogrāfija, bet ko tur vēl var izdomāt vēl grūtāku? Es vakardien aizdomājos par to, ka atkal būs kaut kāda Harry Potter viktorīna, un reizēm es esmu dzirdējis, ka tie cilvēki, kas iet, tur ir tādi jautājumi, kādā krāsā bija aizkari 2. filmā, tur 6. ainā. Un es domāju, vai tad, ja es taisītu Taylors spēli vēlreiz, es liktu kaut kādus šitik specifiskus jautājumus, kur tiešām zini vai mini. Man liekas, ka nē, ka es to negribētu darīt. Tā kā, ja tie cilvēki zina atbildes uz visiem jautājumiem, malači, good for you, bet tur prasīt, cik vīrieši viņai pagāja garām tajā un tajā videoklipā, tas, man liekas, ir tāds stulbs jautājums, kas vienkārši sakaitina cilvēkus. Es tā nedarītu. Es tā laikam nedarītu. Runājot par kaitināšanu, Reini, tas bija Taylors vai Eurovizijas spēlē, kad tu uzliki uz ekrāna, ka tagad būs Taylors jautājumi? Tas bija Taylors. Jā, tā bija diena, man liekas, tajā pašā dienā, un tad tie metālisti tā kā ienāk iekšā. Un šī būs Taylors spēle, un tur viss tabula ar visiem jautājumiem. 13. decembris, jā. Jā, kaut kas tāds. Un ka, jā, viss tad... Tas bija tikai viens slaidiņš, bet tas bija pat katrā spēlē. Viss kārta sakrit, vai ne? Jā. Man liekas, ka tā bija Taylors dzimšanas diena, 13. decembris, un kad iznāca vienlaikus arī kinoteātrī Eurostore filma, un tur bija tāds diezgan liels iemesls būt alternatīvai spēlēt par Tayloru. Skaisti. Kā jums liekas, vispār ir vēl kāds mākslinieks, kuram varētu atsevišķi spēli taisīt, vai nav tādas fanu bāzes? Tieši vienam māksliniekam? Jā. Es tā man arī uzreiz nenāku prātā. Nē, man liekas, ka šobrīd nē. Prāta vētra spēle. Jā, bet vai tur kāds ietu spēlēt? Labs jautājums. Rakstiet komentāros. Vai ir tāds, jā. Es redzu, kā kaut kādiem žanriem vai kaut kādām nišas lietām var uztaisīt spēli. Bet tā, ka veselam māksliniekam pirmkārt jābūt ļoti daudz dziesmām un jābūt tādai fanbāzei, kas gribētu spēlēt. Tur jāizpildās diezgan daudz. Būtībā tie Taylors fani vispār pasaulē retums šobrīd ir fani grupām, kas ir tie dedikēti. Bet tas tāds Beatles līmenis apmēram ir, kad Beatlesiem bija tie, kas krita gar zemi no tā. Vai pirms 15 gadiem varbūt Lady Gaga varēja, kad mazie monstriņi nākt spēlēt? Latvijā nē. Jā. Beatlesi var Latvijā nē. Aba varbūt. Abas spēle, nē. 60. gados slepeni klausījās. 50 plus, 40 plus. Abu klausās arī jaunieši. Visi zina, visiem patīk. Tur arī varētu veselu spēli uztaisīt. Jā, bet iedomājieties, tā spēlē, tātad Taylors spēlē, es izmantoju aptuveni kaut kāds 80 dziesmas. Viņām jābūt arī tomēr tā, lai tur ir gan daudz vieglu dziesmu, gan pietiekami daudz vidēji grūtumu dziesmu, gan sarežģītu. Un tad tev jāspēj viņas vēl pa kaut kādiem žanriem sadalīt.
Un lai nav tā garlaicīgi. Jā, mēs Dziesmas no pirmā albuma, dziesmas no otrā. Klipus tur vajag kaut kādus vēl kaut ko Sadarbības. Jā, man liekas, tas tieši Taylorai forši, ka viņi ir bijusi ļoti dažādos amploā šajā industrijā, ka tur ir interesanti, kā paņemt. Jā. Es vairāk redzu potenciāli atsevišķu žanru spēlēm. Tūši kā hip-hop spēlēm, liekas, hip-hop spēle labs piemērs. Jā, runājot par žanru spēlēm, šogad bija jaunums hip-hop spēles, kas notika Zephyrā. Un man liekas, ka arī bija ļoti laba atsaucība. Bija tikai 3 grupas, kas ir tikai salīdzinot ar alternatīviem, bet arī priekš pirmās spēles bija ļoti labi. Un uzreiz arī bija, jo pašos mūsu melomaniekos mēs jūtam, ka cilvēki hip-hopu ļoti ātri izņem. Jo tā kā, tas ir tas, ko daudzi tā kā speciāli klausās tikai to apmēram. Mūsu komanda nopūšās katru reizi. Jā, tāpat kā citi par metālu nopūšās. Vakardien kaut kad bija spēle, kurā cilvēki bojināja Indiju. Tas bija vienkārši milzīgs pārsteigums, kas notika. Tā kā aktīvi ļoti. Cilvēki sāk bojināt Indiju. Kas vainas Indiju? Es arī nesaprotu. Labs žanrs. Bet, jā, un tad mūsu draugi no komandas Sophomore uztaisīja šo spēli. Palīdzot mums, protams. Un uzrīkojām to spēli pavasarī. Bija ļoti labi, viņu arī paši vadīja. Un cilvēki bija ļoti atsaucīgi, un viņi ļoti vēlās vēl šo spēli. Un tad mēs gaidām, kad Sophomore tā kā iedeva to āķi lūpā, un tagad viņiem vairs nesot laika. Ko lai mēs tagad darām? Reizi pusgadā. Tā kā reizi. Tas arī varētu būt. Bet bija cita publika arī pavisam. Bija arī jaunas komandas. Turpat Singapūras Satīns gandrīz pilnā sastāvā piedalījās kā komanda. Un kā viņam gāja? Ļoti labi. Trīniekā viņi netika, jo tomēr mūsu tie melomanieki hip-hop galvas ir krietni pārāki, bet viņiem gāja ļoti labi, jā. Man liekas, tas šo Sunslīdes spēļu tāds bonus ir, ka tur ik pa laikam tajās spēlēs atnāk kaut kādas jaunas komandas, kuras vienkārši izmēģina melomanieku konceptu, viņiem iepatīkās, un tad viņi sāk nākt uz melomaniekiem. Es zinu, ka no Eirovīzijas spēles bija, kas atnāca, bija kaut kāda komandas Pride spēle, kur sāk nākt. Bija Taylors spēlē komandas, kuras ieraudzīja, tā kā, šitas interesanti, mēs sāksim to darīt. Un tāpēc melomaniekiem parastajiem nekad nebūs sold out, jo vienmēr ir jāpieliek papildus datumu klāt. Jā, tā mēs cenšamies domāt uz priekšu, jā. Bet ja mēs janvārī sākām ar 10 grupām, tagad ir 12. Ko mēs darām? Kas būs vēl pēc gada? Jā, nezinu gan. Un teicu, ir jātaisa vairāk spēles vienā dienā? Jātaisa, jā. Jāatrod kādu vietu. Jā, kāda vieta. Ne, bet vadītāju konflikti. Vadītāji vajadzīgi vairāk. Vadītāju konflikti. Jā, es nesajauku dienas un neatnāk. Uz nepareizo vietu. Mēs tieši ar Māri vakar par šo runājām. Jā. Man ir gadījies sajaukt. Man ir gadījies, ka es eju skaitīt punktus, un es atnāku uz loftu. Un loftā pie galdiem cilvēki kaut kāds galda spēles spēlē, un es domāju, kaut kas nav. Un es paskatos, nav nevienas pazīstams sejas apstos kalendārā. Šokar bija sapņos jābūt, un es vienkārši jožu milzīgā ātrumā sapņiem. Labi, ka nav tālu. Labi, ka nav tālu, labi, ka nebija tur dators tajā vakarā. Es nebiju atbildīga par datoru. Laikam arī kāds spēlētājs atnāk ne savā dienā. Jā, mums tā gadījās aizvakar. Gadījās otrdien, man liekas, jā. Es atceros, vienreiz bija kaut kāds spēlētājs, kurš jau tur bija aliņu nopircis, apsēžot pie galda. Neviens no komandas biedriem nenāk, viņam bija citā dienā, laikam. Jā. Tā ir bijis arī. Jā. Kurš tad saprot to kalendāru? Protams. Skaisti. Nu jā, un... Kā jums liekas, vai mums ir potenciāls vēl kaut kādus spin-offus Sunslīdes taisīt? Vai... Jā, es domāju, ka jā. Vai kādas spožas idejas? Es nezinu, vai ir spožas idejas, bet korporatīvajā pasaulē, kur korporatīviem uzņēmumiem vadot spēles, es redzu, ka ir liels pieprasījums joprojām latviešiem. Ir uzņēmumi, kuriem ir latviešu komandas, kuri vispār klausās daudz latviešu mūziku, tīpaši, ja viņi dzīvo, viņu uzņēmējdarbība notiek ārpus Rīgas. Viņiem rītīgi patīk latviešu dziesmas, un tad mums bija viens interesants gadījums pagājušajos Ziemassvētkos, kur mēs taisījām kinospēli. Mums bija kino mūzika, tikai un vienīgi kino mūzika. Un tas arī ir tāds, es esmu kopā ar korporatīviem spēlēm uztaisījis 4 dažādas spēles par šo laiku, un tur ir dažādas intereses un vēlmes. Tā kā
Latviešu spēle jau, man liekas, ir tāds kaut kādā Latviešu ziņā. spēle mēs spēlējamies ar to gājiens. ideju, jo mums, tiem, kas nezina, mēs katru otro gadu taisam vienu kārtu kā latviešu spēle, tikai latviešu mūzika, un tur puses pļaudās, puses ir sajūsmā, un pieaicina jaunas cilvēkus komandās, daži tur var paņemt omi līdzi arī, un viss kaut kas labs notiek. Jā, tur notiek tā mammu un omišu ņemšana līdzi. Tas ir ideāli vienojošs pasākums, un tad vai tā būtu atsevišķa spēle, kā turnīrs, tas ir atvērts jautājums. Tāds bažas mazliet, cik ātri beigtos tās dziesmas. Tikpat ātri kā alternatīvajos visur. Iespējams, jā. Bet tā ir varbūt ideja arī nākotnē. Jā. Vasaras turnīrs. Latviešu vasaras turnīrs. Tikai vasarā, man liekas, visiem grūti. Tā kā konceptuāli tas izklausās brīnišķīgi, bet vasarā visiem grūti savākties parasti. Mums arī vajag atpūsties mazliet, jā. Jā, varbūt tad ir jārisina ar vairāk atkal vadītājiem. Bet viena ideja, ko daudz vēlās, un visus šos gadus ir lūguši, ka vai nevarētu taisīt tikai vecās mūzikas melomanieks, kur ar veco domājot līdz viņa jaunībai, kas ir 90, varbūt 2000 maks. Un tādas tikai, kur nav nekāds jaunā čērņa, ko neviens neklausās un negrib klausīties. Tāds ir piedāvājums, kas būtu, kā mēs runājam. Tad tu saki daudzi. Cik tieši cilvēki ir gribējuši tādu? Daudzi, tas ir 1, 2, 3 daudz, bet es domāju, ka Es domāju, vai tie ir tā kā 3 cilvēki, kas ir ļoti uzstājīgi, vai tie ir tā kā 30, 50 cilvēki, kur regulāri rakstām. Domāju, ka mēs vairāk grupas savākt. Drīzāk otrais variants, jo es to esmu tā kā gadu gaitā uzsūcis šo pieprasījumu. Ir bijuši arī, kas ir pārāk veci, kam ir jau 50, teica, mēs nespēlēsim vairs, mēs nespējam turēt līdzi. Bet kopumā tas vidējais vecums tagad mainās, jo kad mēs pirms jau gandrīz 10 gadiem sākām, tie cilvēki, kas toreiz bija tusētāji, tagad viņiem jau ir daudzāk gadu attiecīgi, un viņi mazāk varbūt grib spēlēt. Toties parādās daudz 20 gadnieki, kas tagad spēlē, kas atkal mācījās pamatskolā, tad, kad mēs sākām. Tas ir interesanti. Man liekas, tas ir kaut kāds prāta spēļu skaistums, atlasīt, izveidot komandu no dažādiem cilvēkiem. Vai arī spēlēt visiem tiem, kas zina vienu un to pašu, bet tad samierināties ar to, ka mēs nezinām tās lietas. Cik es vienreiz izmēģināju ChatGPT pajautāt, kāds būtu ideālais melomanieku sastāvs, respektīvi mūzikas minēšanas spēles. Viņš man uzrakstīja, ka pa pozīcijām, ka katram ir jāzina kaut kas cits. Viens tur klausās vai klasisko, viens zina hip-hopu, viens ir rockeris, un tad katram vārdus tur vēl uzrakstīja un vecums, un ar ko viņi nodarbojas ikdienā. Tā kā user personas? Jā. Wow. Komanda no 20 cilvēkiem sanāk. Lūk, un tu veic atlikt CV online, tu izliec vakanci un sāc meklēt. Es meklēju vīrieti vārdā Juris. Juris vēlams ir no pagājušā gada. Man vislāk patika, viens no spēlētājiem bija, kuru tā arī nosauca Wildcard, kurš zina kaut ko no visa, bet tā īsti neko, un viņš var kaut ko pateikt. Katrs savā komandā zina tādu spēlētāju. Jā. Tā. Tas ir kaut kas tāds, ko komandas saprot ar laiku, ilgāk spēlējot. Varbūt sākumā tu savāc, nezinu, random cilvēku, pēc tam jau zini, ka katram ir. Pēc tam tu izmet tos, kas neko nezina. Kā ir tavā komandā? Jūs esat mainījuši to sastāvu laika gaitā? Mums jau šeit mainās, jā. Bet rezervistu dēļ vai tāpēc, ka... Ne tāpēc, ka rezervistu dēļ, jā. Mums pamats sastāvs ir, bet... Cik jums ir tajā rotācijā cilvēki? Man liekas, ka ir vismaz 10 dažādi spēlēji šajā sezonā. Jā. Šajā vienā sezonā? Tāpēc man liekas, ka, piemēram, melomanieks izspēlē kaut kur 850 cilvēku mēnesī. Man liekas, ka reālais skaits ir tuvāk tiem 2000, kas visu laiku rotē un mainās. Tas sejas visu laiku mainās tomēr. Jā, jo ik pa laikam, kad man zvana, arī, kad es sazvanos ar cilvēkiem, kas grib korporatīvās spēles, es vaicāju, vai viņi ir kādreiz spēlējuši. Viņi saka, jā, es vienu reizi biju. Un tādi ir ļoti daudz cilvēki. Viņi saka, 1, 2 reizes esmu bijis uz spēli. Tas nozīmē, ka kādreiz viņiem ir, visticamāk, kādam bijis vajadzīgs rezervists. Viņi ir pieteikušies, atnākuši, un nākamajā reizē viņi neņēma, jo tas oriģinālais spēlētājs atgriezās. Un tad viņi veido savas komandas. Liela daļa tā dara. Mums pat tagad, gada noslēgumā, sezonas beigās, visu laiku raksta jaunas komandas. Jā, nākamajā kārtā būs vismaz 4 jaunas komandas pēdējā kārtā. Jā, tie, kas vēl nav pieteikušies steidzami, tie esošās komandas. Diezgan traki ir, ne? Diezgan skarbi, jo šajā kārtā bija tā, ka 4 ļoti labas komandas vienkārši nogulēja pieteikšanos, man nebija viņiem ko piedāvāt. Es viņiem pat rakstīju, tā kā... Disklēmers lūdzu, nenoguliet pieteikšanos, tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Visi viņi kopvērtējumā izkrīt no ceturtdaļfināla, astotdaļfināla, jo vienu kārtu izlaist, tas ir -20, cik tur vietas. Jā. Tu uzreiz pazaudēji vismaz kaut kāds 1500 punktus vismaz. Nu, tā kā, diemžēl tas laiks pienācis, ka mums arī ir tā kapacitāte. Un nezinu, kā būs, kā mēs varam visu sabāzt. Tas, protams, tādas patīkamas problēmas, ar ko cīnīties. Jā. Es teiktu, ka mums ir jātaisa automātiskā pieteikšanās, tad digitalizēta, kur komandas pašas laicīgi iebuko. Atbildība jāliek ir uz viņiem. Tad Jānis vienmēr ir labais tēls. Nē, tu esi ļoti manuāls. Tu esi labais tēls, kas visiem dzenājas pakaļ un vienmēr visiem paprasa, vai jūs tur tiekat. Man liekas, ka cilvēki palaidušies bišķiņi ir, ka viņus vajag stingrāk paņemt pie dziesmas un pašiem. Tāpēc mēs esam lielākā spēle Latvijā, kad visi ir sakārtots. Jā, bet tas remons aizdzen tur, ka cilvēki ir, un tad viņi beigās vēl dosmīgi ir uz tevi, kad viņi netiek uzspēlēt. Tas nav pareizi atbildība cilvēkiem jāuzņemās pašiem par savu datumu. Bet tas vispār dzīvē, ja tu esi pārāk labs, tad tev sāk izmantot. Tur vajag atrast to balansu. Jā, automātisko pieteikšanās. Kur katrs pats piesakās. Nu jā, jo komandām taču jābūt atbildīgām par to, kad viņi paši nāk uzspēlēt. Viņu hobijs. Man liekas, ka ir kaut kādas erudīcijas spēles, kurās tā ir, ka automātiski piesakies. Jā, viņas ir pustukšas. Jā. Jā, labi. Pēc es saku. Labi. My way. Jā. Labi. Tā. Ziemassvētku spēle. Tāda domāt atsevišķi, jā? Čempionāts gada garumā. Fināla Ziemassvētku vakarā. Ne? Jāņos tieši varētu būt Ziemassvētku spēle ap 21. jūniju, ap saulgriežiem. Austrālijā Ziemassvētkus svin Jāņos vai Ziemassvētkos? Ziemassvētkos. Labi. Cerams. Tie viņi nav Ziemassvētki, jā. Tā. Nu, varētu droši vien atsevišķu spēli uztaisīt. Es domāju, ka būtu. Bet vai vajag? Vai vajag? Kāpēc ne? Man liekas, ir forši, ka ir tā Ziemassvētku tēma kaut kur iepīta vienkārši ap decembri iekšā. Un tad mēs saģēbamies salavēšu tārpos un tad iespēja izlozēt balvas un mums ir tāds liels maiss. Jā, un pasēdēt man klēpī. Vai arī ir žagari līdz tām komandām, kuras pa gadu slikti uzvedušās. Tas nemaksā dalības maksu laicīgi. Komanda, kas pēdējā vietā tajā kārtā saņem nevis papildus žetonu, bet žagarus. Jā, Nē, tam gan es nepiekrītu. Mēs vienmēr atbalstam. Tie, kas pēdējā raundā nesiedod viņam žetoni, jā. Tieši tā. Nē. Tas, cik komandas ir priecīgas, es nezinu, vai man tā vienkārši ir, bet es esmu kaut kā izveidojis tādas attiecības ar komandām spēļu laikā, ka tagad es pie viņiem eju nesu žetonu, viņi vien lielākoties ir priecīgi. Citi saka, nesiet uzreiz visu kastu. Jā. Vai vienreiz viens džeks teica, ir kaut kāds veids, kā var dabūt papildus žetonu, un nākamajā raundā viņi tiešām palika pēdējie. Es gāju pie viņiem, es teicu, be careful what you wish for. Un viņi tā, jā. Lūk. Tā kā es viņam parasti novēlu veiksmi turpmākajā spēlē, viņi priecīgi ir. Stulbāks nāk, ja tu par 10 punktiem atpaliec no pēdējās vietas, un tu nedabūji žetoni. Kas būtu vērtīgāk. Nav bijis vērts zaudēt. Jā, ja tev ir slikts raundam, jābūt patiešām sliktam raundam, citādi nav jēgas. Reizēm nepietiek ar mīnusiem, lai tu būtu pēdējais, jo citam ir vēl lielāka mīnusi. Tas nav bieži, bet tā reizēm ir arī bijuši dubultie mīnusi. Kāds dubulto mīnus? Tas ir īpaši, jā. Tas ir reāls gadījums, diemžēl. Es domāju, tā komanda pat nav priecīga par šo situāciju. Viņi noteikti nezināja, ka tā būs. Tas bija speciāli. Jā. Dubultie mīnusi. Tā. Bēdīgi. Mums jau tuvojas tas laiks, kad mēs varētu arī uzdot jautājumus. Ir pienācis jau tas laiks. Īpašos jautājumus, āķīgos jautājumus. Ja vien mēs esam izrunājuši visu par spin-off spēlēm. Es vēl, kamēr Reinis ir mums, es gribēju, man baigi interesē. Kā tev ir, tu klausies pārsvarā metālu, vai ne? Nē. Kā tev ir ar pārējo mūziku, kas skan parastajos mirstīgajos normālajos melamenikos? Ir lietas, ir jautājumi, kur es nezinu, arī 30 punktu jautājums, jā. Bet, es domāju, tā kā Taylor Swift spēlētājiem metālu spēlē, piemēram. Mans būtu tāpat arī šajā. Bet, kā kurā tas jau. Šādi kaut kādas random lietas parādās, ko es zinu. Tas kaut kad sen apakaļ ir dzirdēts vai vienkārši stāv prātā. Tas wildcard jautājums, bet pārsvarā tie žanri, kurus vislabāk zinu, ir tie ar to pašu alternatīvo spēles saistītie žanri.
Tavā komandā, es saprotu, pārējie klausās arī citādu mūziku. Nav tā, ka Jā, mums ir sabalansēta komanda diezgan. Mēs necīnāmies vienmēr par top vietām, bet mums ir diezgan sabalansēta. Viens interesants fakts, Reiņa dēļ mēs mainījām noteikumus par dalību play-off spēlēs. Jā. Reiņas ir arī Melamanek Jūs, starp čempions. citu, jā, Reinis, kurš gads tas bija 3. vai kurš? Laikam, jā. Pirms 2 gadiem. Un Reinis pievienojas vienai spēcīgai komandai, kur kļuva vēl divreiz spēcīgāk un varēja uzvarēt. Līdz ar to šobrīd play-offā katrs spēlētājs drīkst piedalīties tikai vienā komandā. To mēs saucam par Reiņu likumu. Reiņa likums. Es atvainojos, jā. Nē, nevis labi. Mēs tev piedodam, jo katrs likums rodās daļ viena cilvēka pamatā. Precedents. Tieši tā. Labi. Āķīgie jautājumi? Āķīgie jautājumi. Āķīgie jautājumi. Vai jums visiem ir sagatavoti? Man ir sagatavots viens jautājums. Es varu arī sākt. Tu vari. Vari. Okay. Tā kā jūs zinat, ka šobrīd MTV beidz savu darbību gada beigās, un jūs noteikti zinat, ka Amerikā pirmā dziesma, kas atskanēja MTV, bija The Buggles video Kill the Radio Star. Jā. Vai jūs zinat, kas bija pirmā dziesma, kas skanēja UK MTV? Tā nebija tā pati. Nē, Izrādās, ka ne. Tas būtu āķīgi, jā. Jā, es man jautājums, kas bija pēdējā dziesma. Tūlīt būs tas jautājums. Jā. Vēl nav aizmirst. Es varu to Māris prasīt āķīgo jautājumu rubrikas beigās. Sātri dzējuši ārā savu Mēs varam tikai minēt, kas Radio Gaga. Vai tam ir kaut kādas tā kā nozīme speciāli, kāpēc tā dziesma bija pirmā, vai tas ir randomā? Tas ir fakts. Tas vienkārši fakts. Jo visi zina šo, man liekas, ka visi zina, ka tā pirmā dziesma bija video Kill the Radio Star. Bet izrādās, ka Lielbritānijā ne. Vai tas ir britu mākslinieks? Jūs gribat minēt, vai jūs gribat atstāt? Mēs neviens nezinām, laikam. Ja mēs ātri nevaram uzminēt, tad ir jāatstāj. Jā, Man šķiet, tā ir viena Smits dziesma. Nē. Nē, nav? Nē. Ok, tad es nezinu. Tā nebija arī Radio Gaga, droši vien iznāca mazliet vēlāk nekā MTV. Tā arī nav tā dziesma. Es atstāšu šobrīd šo... Ja mums nav atbildes, tad tas ir jāatstājas Jā, klausītājiem. varbūt jūs zināt. Jā. Labi. Yes, man bija tāds jautājums, kur Māris nezināja atbildi. Tā Aiziet. bieži negadās. Tā bieži negadās. Nu, labi. Labs jautājums, pagaidām neatbild. Mans jautājums ļoti vienkāršs ir, jo es nevarēju izdomāt labu jautājumu, bet es klausījos vienu podcastu un tad izdomāju, tātad, vai jūs zināt, Ugunsgrēkam bija tādas ievada mūziķiņas, Ugunsgrēks seriāls. Un viena no tām skaistākajām bija Satīties, sapīties, vai ne? Mums arī patika. Ļoti. Un tad mans jautājums, kas to izpildīja? Ella kopā ar Mārtiņu Freimanu? Ai, tas bija pārāk viegls jautājums. Es mēģinu atcerēties, kā tas Es skanēja, biju bet man domājis, šķiet, ka viņi jūs kopā. zināsiet Mārtiņu Freimanu, nezināsiet. Izrādās, ka vispirms zināja Elu. Jā, es nezinu, Nosauc kāpēc pirmo man Ellu. viņas tā valsts tur galvās. Ella ir atgriezusies Latvijā, es lasīju. Es arī varu tad. Tad Aiziet, Reinis. Rēni. Tas ir saistībā ar vienu notikumu vasarā, ar Ozija Osborna pēdējo koncertu, kas notika Vemblijā. Un tur bija interesants notikums. Viņam tur, protams, ir visādi daudz viesi, daudz mākslinieki. Viņš pēc tam pats arī ielika savā Instagramā un arī kā visādās ziņās parādījās, ka viņš pirmo reizi satika kādu citu mūziķi. Sasveicinājās un iepazinās ar dzīvē kādu citu mūziķi. Man tas bija ļoti liels pārsteigums, jo es nesapratu, vai īsti nevarēju saprast, kā viņš tik ilgu gadu laikā to mūziķu vēl nebija saticis. Kas tas bija par mūziķi? Tad tas ir kaut kāds viņa laika biedrs, ne? Nu, nepilnīgi laika daudz. biedrs. Kurš vēl ir dzīvs? Kurš vēl ir dzīvs? Man tas bija pārsteigums, ka viņi to visu gadu laikā nav. Un tas ir ļoti, ļoti droši vien visiem zināms tāds Jā, superstārs. Jā. Nu, varētu tikai minēt pagaidām. Es arī varētu tikai minēt, tāpēc es neminēšu. Es atstāšu klausītājiem šo. Man ir variants. Ne, nu, es ar kaut ko minēšu Es noteikti. neminēšu. Nu, Minjāni. Es minēšu, ka Makartnīs. Nav makartnīs. Man arī bija doma. Tu gribēji to pašu? Es gribēju to pašu teikt, jā. Brāļi domā līdzīgi. Varbūt mazu mājienu, tas mūziķis nesen parādījās ziņās arī. Nu, pat pirms dažām dienām. Pozitīvā vai negatīvā? Kādiem grēkiem? Negatīvā. Un tas nav pitbull, ja? Negatīvā. Pitbull. Tas nav pitbull. Ozīs beidzot sastāv pitbull. Negatīvā. Nedaudz negatīvā, jā. Tā, Negatīvā. ko tu mums te mākslinieki? Tas jau ir interesants. Paliek interesantāk vēl, jā. Tad es nezinu. Nē, man blanka galvā joprojām. Kas vēl ir dzīvi, no Rolling Stones kāds? Vai Led Zeppelin?
Tas varbūt ne tik veci, bet mazliet jaunāk. Es šajā brīdī domāju par to lapu, kas ir tā kā, kur visādas lietas pierakstītas spēles laikam, un tur bija rakstīts, ka šajā koncertā uzstājās daudzi slaveni mūziķi, un tur nebija nekāda piemēra māja. Jā, es laikam atceros. Bija Aksels Ross. Jā. Beidzot, Māris atbildēts izvilkšana. jautājums. Jo tu rakstīji to faktu. Nē, es nerakstīju šo faktu. Es kaut kur Instagramā viņu arī ieraudzīju. viņš sadusmojās koncerta laikā uz bungām. Un iemet pa bungām ar mikrofonu. Wow. Vai kaut ko tādu. Bungām vai bundzinieku? Tas īsti nezinu. Kā pēc tam bija oficiālais statements, ka viņš sadusmojās uz to, ka viņam tikai ausiņās, monitoros skanēja tikai bungas. Tas ir oficiālais statements no Guns N' Roses, bet kā tur īstenībā bijis. Okay. Tad mēs esam divus apminējuši, vienu nē. Bet man ir sagatavoti 3 jautājumi. Lūdzu, Māri. Tas ir, principā, es tā kā gatavoju katram no jums pamēģināt. Okay. Pārējiem drīkstēs palīdzēt, Ja viss slikti. Ja drīkst prasīt zāles palīdzību. Jā. Kurš no jums grib sākt? Viens? Es varu sākt. Tu vari sākt. Undīte man vakar tieši izstāstīja, ka tu vienu albumu noklausījies. Alanis Morissets Jagged Little Pill. Es vakar noklausījos arī to Snow Patrol albumu, un tu vari man par to kaut ko paprasīt. Nu jā, populārākā dziesma no tā albuma ir Ironic. Jā. Jānis droši vien zinās šo faktu, jo mēs kaut kad izspēlējām viņu vienā mājas prāta spēlē. Okay, jā. Tur ir tas interesantais fakts, ka viņi dzied par ironiskām lietām, bet lielākā daļa visādi ekspertu un lingvistu uzskata, ka tās nav ironiskas lietas. Okay. Tur, piemēram, muša tavā šardonē vai kaut kas tāds. Tas nav ironiski. Ka tas nav ironiski pēc ironiskas definīcijas. Un tad bija tā, ka kāds komiķis savā stand-upā ļoti labi pateica, ka šajā dziesmā ir viena ironiska lieta tomēr. Vai tu vari izdomāt, kas tā ir? Es nezinu šajā dziesmā visus vārdus. Lai es izdomātu, kas ir. Tur bija Tad viena no nokavē lidojumu un lietus tavā kāzdienā. Jā. Tas nekas no tā nav ironiski. Jā, tā vienkārši tā kā neveiksme. Nē, tu domā mazliet plašāk. Tas nav kāds viņas dziesmā pieminēts fakts. Tas ir kaut kas plašāks. Un to teica komiķis. Nē, man nav atbildes šajā. Es neatceros, ka mēs to izspēlējām kādās mājas spēlēs. Spēlējām Metalus Brainalus, kā viņš to tas tik sen. Jā. Bet Reinis varbūt minēs, tad es minēšu. Tas nav saistīts ar pašiem vārdiem. Tas ir kaut kas cits. Tas ir saistīts ar vārdiem, bet tie nav konkrēti vārdi. Jā. Nu labi, es varu atklāt. Vai tas ir saistīts ar vārdu dzels? Nē. Tas ir saistīts ar to, ka vienīgais ironiskais ir nosaukums. Principā tev ir taisnība, ka vienīgais ironiskais ir tas, ka dziesmā Ironika nav nekā ironiska. Jā. Okay. Bet es palasīju, ka Alanis pati arī par to tā kā ierēca. Viņa saprata to pat? Jā, viņa arī vienā šovā nodziedājusi to dziesmu, vēl netik sen pirms 10 gadiem, un arī pievienojas tur rindiņu, kas skan It's singing ironic when there are no ironies. Tas ir tā kā Patrišai bija dziesmā dzeru Molotov kokteļus. Viņa laikam nezina, ko tas nozīmē Molotov kokteļus. Nu labi, man ir vēl 2 jautājumi. Viens ir Jānim tēmēts, viens ir Reinim tēmēts. Tos es varbūt zināšu labāk. Jā. Tur ir vairākas atbildes. Reinim nezinu, kurās valstīs metāls ir vispopulārākais. Vai tu vari nosaukt top 3 valstis, kurās ir visvairāk metāla grupu uz iedzīvotāju skaitu? Somija. Tā ir pirmā vieta? Jā. Uz iedzīvotāju skaitu? Jā. Respektīvi, ja ir 100 cilvēku un tur ir viena grupa, tad tas ir labi. Ķīna nebūs, respektīvi. Čehija? Čehija, diemžēl, ir tikai 15. vietā. Tad Zviedrija. Zviedrija 3. vietā. 2. vietā bija man mazliet pārsteigums, jo man asociējas mazliet ar citu veidu mūziku tā valsts. Itālija. Nē, Itālija arī ir labi, bet nē. Arī ziemeļos mazliet. Domāju, vis tālāk uz ziemeļiem. Norvēģija. Islanda. Tā ir Islanda, jā. Okay, viss. Es zināju, viss 3. Lielas, ka Latvija tikai 35. vietā. Tikai cik pārsteidzoši. Latvijā izrādās ir 7,65 grupas uz 100,000 iedzīvotāju. Cik ir Somijā? Somijā 84. Tas ir tā kā cik reizes vairāk? 12 reizes vairāk, jā. Tur varbūt ir labāka mūzikas izglītība un cilvēkus vairāk motivē dibināt grupas. Nē, tur vienkārši ir tumšāks laiks un viss ir depresīvāks. Nē, vai? Iet pirtīs un klausās. Jā, tieši tā. Pirtīs un klausās metālu. Jā, un tālāk. Stereotipi par Somiju. Un tad vēl jautājums Jānim. Zinu, ka Jānim patīk kino ļoti. Un tā kā šis ir mūzikas podcasts, jautājums būs par kino un mūziku. Aiziet.
Tātad šajā gadsimtā Oskaru kā labākais aktieris ir ieguvuši 3 aktieri, kas tajās filmās atveidoja konkrētus reālus mūziķus, filmās, kas ir uz patiesiem notikumiem. Nosauc vismaz 2, ja tu vari nosaukt. Trešais ir ļoti grūts. Es zinu Elvis, bet es aizmirstu to aktieri. Butlers. Ostins Butlers. Viņš neieguva Oskaru, diemžēl. Viņš neieguva Oskaru. Nē. Labi, tad jādomā šajā gadsimtā. 21. gadsimtā. Vakīns Fīniks, Džonijs Kešs. Viņš neieguva. Neieguvā Nē, Oskaru. viņš dabūja Ieguva par Jokeru. Par Jokeru viņš dabūja Jā, Oskaru. No mūziķis. es domāju, Tikai to dejoja, filmu viņš Ring of Fire. Labi. Vismaz vienu no tām filmām, man liekas, ka tu esi redzējis, un tu teici, ka tev nepatīk. Par ko Ramijs Maliks? Ramijs Maliks. Jā. Man nepatīk tā. Ramijs Maliks dabūja, jā. Viņš dabūja Frediju atveidojot. Bohemian Rhapsody. Bet vēl 2 ir kaut kur slēpās, jā. Kas ir? Redklifs nedabūja Oskaru? Labi, Nē. Reis Čārls un viņu atveidoja. Reis Čārls atveidoja. Filmā Reis. Filmā Reis, es redzēju, tā gan bija laba filma, bet tas bija. Viņš sadarbojies ar Kanye Westu kādā populārā dziesmā un dziedājis. James Fox. Jā, James Fox, jā. James Fox. Zināju, kas ir James Fox. Tikai ar šādiem Zināju, kā hitiem viņš es tieku izskatās, pie zinu, ka viņš ir atbildēm. Django, bet es neatcerējos, kā Kas viņš ir trešais? Trešais varētu, jūs neuzmanies. Vēl kaut kādu Tas hintu. varētu pavērst no otras puses. Tas mūziķis ir Vladislavs Špilmans, kas viņu atveidoja. Bernsteins? Nē, Viņš nedabūja Ko? Oskaru. ne jau Bernsteins, Špilmans. Špilmans. Jā, Kas viņu atveidoja? jā. Kā galveno 2002. lomu? gadā, jā. 2002. gadā. Tas filma nesaucās Špilmans, bet diezgan līdzīgi. Es nezinu. Nav ne Es tad biju pārāk maza. Jā. Nu, man atklāt, vai Vēl pataupīsim? kaut ko? Vai tev ir vēl kāds Klausītāji hints? atbildīs. Man Tas patīk. aktieris ieguva, man liekas, arī šogad Oskaru par citu lomu. Šogad. Jā, pēdējais katrā ziņā par 24. gadu filmu. Brodijs? Jā, Brodijs, filmā Pianists. jā. Pianists, jā. Tas ir tāds poļu, Jā, tas- poļu pianists. Tas ir Vladislavs sarežģīts Špilmans. jautājums, Arī mūziķis bet arī ilgāk. zināms fakts, jā. Jā, kad es gatavoju šo jautājumu, es domāju, ka ir 2, bet ieraudzīju. Nē, tik Špilmans arī. Špilmans, protams. Tā ir reāla personība, jā? Jā, tāds poļu pianists. Es domāju, nākamajā spēlē ieliksim Vladislavu Špilmanu. Nē, es arī visiem Man jāsāk apsolīju. pievērst uzmanību tiem jūsu jautājumiem. Pēc pagājušās spēles bija ļoti, ļoti slikti. Jā. Skanēja tā labvēlīgā tipa dziesma, un es domāju, ka kaut kāds stulbs jautājums ielikts. Es neko nezinu, kā šito var zināt. Izrādās, mēs par to podkāstā runājām. Cik daudz Es zināja to vispār- jautājumu? Fredis droši vien zināja. Nebija pietiekami Jā. daudz komandu, kuras zināja vai ņēma variantus, lai zinātu. Nebija Bet daudz, nes, ka es kas nezināju. Man likās, Bet es pa par vienos iekšā, pa otrā Ringo ārā. Stāru tas bija tieši papildu jautājums. Tas bija ielikts kā papildu jautājums, lai būtu vieglāk iespējams. Jo man liekas, tas ir grūts jautājums. Kā to var Iespējams. zināt? Tas neko nepalīdz, tas vienkārši ir Jā, jautrs fakts. jā. Tas ir jautrs fakts, ja tu klausies podkāstu, tev palīdz spēlē kaut vai viens jautājums, tas būs bonus. Tā kā klausieties Vladislavu Špilmanu. Vladislavs. Nebūs. Man būs jāklausās podkāsts, lai atcerētos, kas tas ir, kas man bija jāpiefiksē Jāaizmirst, vispār. kā- Un mēs tagad katrā jautājumā, ko mēs nezināsim atbildi, mēs rakstīsim Špilmans. Jā, Kamēr es uz būs to tāds, paļaujos, ka tā būs. Jā. Jā. Nav daudz komandu, kuras raksta rēcīgas lietas, tad, ja viņi nezina. Gadās, jā. Bet Tagad varētu pēdējā podkāstā izskanēja, ka man mīļākais mākslinieks ir Springstīns. Es esmu pamanījis, ka rudenī daudzi raksta Springstīns. Es kaut kur domāju, ka es likšu katrā spēlē. Man kāds teica, ka es speciāli gatavojies, domāju, ka tas būs mēneša mākslinieks, visas dziesmas iemācījies. Un tā. Nu, vismaz cilvēks izbaudīja labu mūziku, apsveicu. Bet es māri vienu lietu, gan, ko es esmu piefiksējis, ka tad, kad cilvēki nezina indiju, tad viņi raksta Mitskī tagad. Un es arī saprotu, kāpēc, jo Mitskī bieži parādās spēlē. Jā, Fair enough? Jā. jā. Skaisti. Skaisti. Nu, mēs esam pietuvušies jau noslēgumam. Jā. Līdz ar to mums nav jautājumu, ko atbildēt, jo visi nav iesūtījuši jautājumus. Man ir tikai viens jautājums, kas ir iesūtītais, kas vēl mums nav atbildēts. Ir tāds, vai varētu uzrīkot melomanieku spēles individuāli 1-1-1-1. Tātad katrs spēlē pats par sevi, noskaidrot īsto. Mēs varētu spēlēt tā kā tajā spēlē The Floor. Tas būtu interesanti, katrs nāk ar savu tēmu un tad viens otru pieveic. Un Tas būtu labs TV šovs. tas būtu labs Jēzus. TV šovs. Vai arī jānoīrē kāds angārs un tur jāuzzīmē ar krītu. Re, kur ir flīzes, pasties. Mierīgi, jā. Krīt. Šeit mēs varam spēlēt to. Drīzāk. Teorētiski varētu, bet es nezinu, kā tas notika. Nu, online Visi spēlēs katrs sēdēt jau tā kā skolā eksāmenā un nerunāt viens ar otru un rakstīt lapiņā. Nē, Tas nav interesanti. ar telefoniem. Vai viens pret vienu? Nē, online spēlēs jau bija tas principā. Jā. Klātienē es nezinu, kā to varētu tā forši norganizēt. Lai tas nav eksāmens. Līdz no eksāmenes, jā. Jā, tā kā diez vai atbildi ir Jā, šāda. decembrī arī lūdzu, nē. Citādi aizņemts decembris.
Tā kā lūdzu iesūtiet vēl kādus jautājumus, mēs priecāsimies, ja mums būs vēl ko atbildēt, kādas tēmas, kas varētu interesēt vairāk. Un viss, tiekamies spēlēs. Tiekamies spēlēs. Parastajās, alternatīvajās, korporatīvajās. Svētku sezonu nāk. Ziemassvētku spēlēs. Jā, gatavojiet pantiņus Ziemassvētku spēlē. Jā. Nu jā, vai būs žagari? Sezona arī tuvojas mums noslēgumam. Jā, vēl mēs kaut ko varam ierakstīt šogad, bet varbūt sagaidām sezonas beigas. Varbūt playoffs sagaidām un tad uzvarētājs. Vai ir par ko parunāt, jā, kaut kādas playoff drāmas. Jā, labi. Cerams, ka šogad nebūs drāma. Cerams, ka šogad spēlēs pusfinālu pirmoreiz. Jā, mēs spēlēsim pirmoreiz pusfinālu. Es domāju, ka izredzes. Nu, teorētiski. Mums nav entuziasma, man šķiet. Mums ir izredzes, bet mums nav entuziasma tik daudz. Viņa tava komanda laikam ir kurā zonā šobrīd? Mēs esam ierinājušies ar pusfināliem. Ceturtdaļfināla zonā. 46. vieta, jā, tieši pa vidu. Oj, tad jums ir izšķiroša spēle. Jā, tur. Jā, pusfinālā mēs pagājušajā gadā tikām. Bet pusfinālā mēs Tik palikām ārā pēdējā. no pusfināla nav viegli. Tik skārps tas sastāvs, ko es tur paskatos, daudz par traku. Labi, stopējam. Tur ir tā kā labākie no labākajiem. Melomaniacs.